Un tepat jauno māju ielokā mēs redzam arī... Sakiet, jūs no televīzijas. Sakiet, tur redziet, viens grib lekt lejā. Ja viņš tuvāko 5 minūšu laikā nenoliks, es vienkārši nokavēšu autobusu. Jā. Jūs nevarētu pateikt, lai viņš ātrāk lec lejā? Operator, paņemiet lūdzu augšā, paņemiet augšā. Lūdzu, Lūk, redziet, reportieru mūžā tas ir tiešām viens izdevies moments. Mums ir izdevies nofiksēt vienu brīdi, kad kāds cilvēks grib noslēgt rēķins ar aizgājušo gadu un ieiet jaunajā gadā, jau, kā sakot, jaunajā fāzē, jaunā labākā dzīvē. Varbūt mēs varētu viņu pašam paprasīt, ja... Pagaidiet, neleciet, pagaidiet, Latvijas televīzija, pagaidiet, mēs tūlītās jums interviju noņemsim, pagaidiet. Pagaidiet! Kā pagaidiet? Labdien, Latvijas televīzija, redziet, mēs noķērām tieši viņu īstajā brīdī. Varbūt tās jūs varētu pastāstīt, nu kā tad jūs tā izlēmāt pašā jaunā gada vakarā noslēgt rēķinus ar aizgājušo gadu? Kā tas jums izdevās? Vismaz viens godīgs cilvēks uzklaus man. Es jau jauno cilvēku pagājuši gadu ar kā grūtīgs vecpuisis gribēju sākt jaunu dzīvi, bet aprecēju vienu vecmeitu. Bet viņi izrādās bija ārkārtīgi pedantiski. Jūs saprotiet? Es tikko piesam nakts vidū aizēju pačināt. Nāku atpakaļ, gultē jau mana vietņa saklāta. Un tā katru nakti man vairs dzīves nav. Atā! Novēlēsim mazputniņam liela ērgļa lidojumu Latvijas televīzija.